Atkal sūtņi no Jeruzālemes. Hērods otrais ierodas pie Jāņa. Kad Jānis atkal kristīja parastajā kristības vietā, pie viņa atkal ieradās ap 12 sūtņi no visām Jeruzālemes pārvaldēm. Tiem bija uzdots saukt Jāni pie atbildības. Ieradušies svinību vietā, viņu sūtīja pie Jāņa, bet Jānis neieradās. Nākošajā dienā viņi pienāca tuvāk, tā kā atradās tikai pusstundas attālumā no kristības vietas. Jānis nepievērsa viņiem uzmanību un neielaida tos aizžogojumā pie kristības vietas, bet beidzis kristīt, pats tuvojās viņiem un runāja ar tiem pa lielu gabalu. Saruna bija par to pašu, kā iepriekš. Jānis bieži neatbildēja uz viņu jautājumiem, vai arī norādīja uz to, kurš nāks pie viņa saņemt kristību, kurš ir varenāks par viņu un kuru viņš nekad nav redzējis. Drīz pēc tam redzēju Hērodu ceļojumu pie Jāņa, mūļa mugurā piestiprinātā lādē. Viņu pavadīja brāļa sieva, kas tanī laikā jau dzīvoja kopā ar viņu. Viņa arī sēdēja uz mūļa muguras, lepna un grazni ģērbusies. Kalpa pavadībā viņi ieradās kristības vietas tuvumā. Herodiāda palika mūļa mugurā, turpat netālu, bet Hērods nokāpa no mūļa, tuvojās Jānim un sāka ar to sarunāties. Hērods pārmeta Jānim, ka viņš nolādējis Hērodu par nelikumīgo precēšanos ar brāļa sievu, kaut gan Hērods viņam ir iesniedzis attaisnošanās rakstu. Jānis viņam par to draudēja, ka dzīvodams grēkā viņš nedrīkstēs pieņemt kristību un zaudēs Mesijas nesto pestīšanu. Pēc tam Hērods jautāja Jānim, vai viņš pazīst Jēzu no Nāceretes, par kuru visā valstī klīsta dažādas baumas. Varbūt viņš caur sūtņiem zina, vai viņš tiešām ir tas, par kuru Jānis sludina. Ja tas tā ir, tad viņš, Hērods, griezīsies pie viņa savā lietā. Jānis viņam apgalvoja, ka Jēzus tāpat atbildēs šajā lietā, jo laulības pārkāpšana vienalga paliek laulības pārkāpšana. Te nelīdzēs nekāda attaisnošanās. Visa šī saruna notika viņiem stāvot vienam no otra lielā attālumā. Kad Hērods jautāja Jānim, kāpēc viņš negrib nākt tuvāk, Jānis atbildēja: Tu jau līdz šim biji akls, bet tavs grēks tevi dara vēl aklāku. Jo tuvāk tu man atrastos, jo mazāk tu mani saprastu. Kad nokļūšu tavā varā, tu ar mani darīsi, ko gribēsi, kaut arī vēlāk pats par to nožēlosi. Jāņa vārdos izskanēja viņa paša likteņa pravietojums. Sarūktināts Hērods kopā ar izvirtošo sievieti atgriezās mājās. Tuvojās Jēzus kristības laiks. Jānis staigāja noskumis un vairs tik dedzīgi nestrādāja, it kā viņa darbības laiks jau būtu beidzies. No visām pusēm viņu vajāja. No Jērihas un Jeruzālemes un no Hēroda bieži ieradās sūtņi, likdami atstāt kristīšanai aizņemto vietu. Šī vieta bija diezgan liela, tāpēc Jāņa pretinieki neļāva to ieņemt Jāņa piekritējiem, kuri tur bija apmetušies. Bet Jāni pašu centās padzīt uz pretējo Jordānas krastu. Reiz Hēroda karavīri izjauca žogu un izdzina cilvēkus no viņu mītnēm.
Tomēr līdz Jāņa teltī, kura bija uzcelta starp 12 akmeņiem, viņa netika klāt. Jāni tas ļoti apbēdināja, un viņš nevienreiz vien teica saviem mācekļiem, ka gaida tikai Jēzu, lai to nokristītu, un tad dosies pāri Jordānai. Tas ļoti sāpināja uzticīgos mācekļus, kas ne par ko negribēja šķirties no Jāņa. Izdzirdis par Jēzus tuvošanos, Jānis ar agrāko degsmi atkal sāka kristīt. Pieņemt kristību nāca lieli ļaužu pulki, kurus bija sūtījis Jēzus. Starp tiem bija daudz muitnieku, kā arī Nāceretes Parmanes ar saviem vecākiem. Runājot par Mesiju un savu drīzo atkāpšanos, Jānis tā pazemojās, ka tas ļoti apbēdināja viņu mācekļus. Pie Jāņa ieradās arī Jēzus sūtītie mācekļi no Nāceretes. Tie arī paziņoja par Jēzus tuvošanos. Jānis savā teltī sarunājās ar viņiem par Jēzu. Sarunas laikā viņš tā iekvēlojās mīlestībā uz Jēzu, ka gandrīz vai zaudēja pacietību, tāpēc, ka Jēzus neuzstājās atklāti un nenorāda uz sevi kā uz Mesiju. Tanī laikā, kad Jānis kristīja Jēzus mācekļus, virs viņiem parādījās spožs mākonis, kurā Jānis ieraudzīja Jēzu kopā ar visiem viņa vēlākajiem mācekļiem. Pārliecināts, ka Jēzus drīz ieradīsies, Jānis izrādīja neizsakāmu prieku un ilgas, un bieži raudzījās tālē, gaidot, kad parādīsies kungs. Saliņa, uz kuras Jēzum bija jāpieņem kristību, jau zaļo un zied. Neviens tur neiet, izņemot Jāni. Celiņš pāri tiltam vienmēr ir slēgts.